sirdīs un pārmaiņas nāks. Un ja tumsā man nostātos ceļā, es tavu vārdu kā zobenu ņemseju uzvarā es. Un kā gan varu atmaksāt par visu, ko man devi. Un tikai tavā vārdā, kungs, es dzīvot elpot spēju. Tu par mani izlēji mīlestību savu, un krustā piesis nomīri, lai mani augšām celtu. Un tādēļ es tevi slavēju, un tevi sildinu, Jēzu. Halleluja, 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 tevi slavēju es. Halleluja, 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 tevi slavēju es. Jēzu, Jēzu, tu mani turi, no tavām rokām nolaupīt mani nespēs neviens. Vienmēr tu esi man līdzās, tevis iemīlēts spējus pārnos pacelties es. Un kā gan varu atmaksāt par visu, ko man devi. Tikai tavā vārdā, kungs, es dzīvot elpot spēju. Tu par mani izlēji mīlestību savu, krustā piesis nomīri, lai mani augšām celtu. Es tevi slavēju, amen. Jēzu, tevi viens, jo tu viens cienīgs, amen. Halleluja, 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 mēs tevi slavējam, mēs tevi godinām. Halleluja, 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 tevi slavēju es, tevi slavēju es. Halleluja, jo tu viens cienīgs Dievs, tu vienalga teicams un varens Jēzu. Halleluja, 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 tevi slavēju es, Jēzu. Tev vienam gods un visa vara. Slāvu tev, Tēvs. Amen. Esi tu Dievs, manā sirdī mājo tu. Es vēros visuma plašumā un raugos ūdens dziļumos. Es radīts par godu tev atties. Tavā līdzībā piedara tev, slavēju tevi, tikai tev viss gods un slava. Esi tu Dievs, manā sirdī mājo tu. Es vēros visuma plašumā un raugos ūdens dziļumos. Es radīts par godu tev
slavēšu, godināšu, par taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. Par taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. Par taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. Jā, Tēvs, viss gods un slavu Tev, Dievs. Mēs gribam, Dievs, dot Tev visu godu un slavu, mans Dievs, un raudzīties uz Tevi, kungs. Jo Tu, Dievs, esi vienīgais Tavs, kurš bija Dievs, kurš ir kungs un kurš vēl nāks kungs. Tu esi viens, kas esi nemainīgs Tēvs. Un arī šodien, mans Dievs, mēs gribam paņemt Tēvs mūsu fokusu no mums pašiem, mans Dievs. No mūsu Tēvs spēka vai nespēka Tēvs, no visām cenšanām, Dievs. No visām domām nolikt tās, Dievs, visur malā Tēvs, kas saka, I'm not good enough, vai es neesmu pietiekoši labs, es neesmu pietiekoši spēcīgs. Tēvs, mēs slavējam Tevi, Tēvs. Un mēs pateicamies, Dievs, ka šis varenais Dievs, kurš radīs debesis un zemi, kungs, ka Tu izvēlies mājot tādos traukos, Tēvs, kā mēs, kungs. Dod, Dievs, to apzināties tagad, kungs, kad mēs slavējam, Dievs, ka mēs paceļam balsi, mans Dievs, ka mēs dziedam, Tēvs, par to visu, ko Tu esi radījis, Dievs, kāds Tu esi, mans Dievs. Lai nonāk, Dievs, par šo visu telpu, Dievs, par šo telpu, par šo sapulci, Dievs, tāda Tava godības apziņa, Tēvs, Tavas varenības apziņa, Dievs, ka mēs zinām, Dievs, ka mēs varam sataustīt gaisā, Dievs, ka viss ir iespējams, ar tādu Dievu, Dievs, kāds esi Tu, Dievs. Halleluja. Ķēniņš dižānā, ietarts godībā, lai zeme gavilē, viņš gaismas spožākā, tumsa paslēpjas, kad atskan viņa vārds, cik liels mūsu Dievs, cieni līdz cik liels mūsu Dievs, lai visi redz cik liels mūsu Dievs. Par laiku valdā viņš, caur gadu simtēniem, viņš sākums ir un gals. Trīsvienīgais
Mēs esam draudze. Mēs esam draudze, mēs esam vienoti. Mums ir jābūt vienotiem un kā jau Elīna teica, mēs esam trauki un tik labi ir apzināties, ka mēs esam trauki Dievam. Mēs esam viens priekš otra. Es varu palūgt kameru, pafilmēt šo ziedu. Man viņš tik ļoti atgādina draudzi. Mēs visā varam redzēt Dievu varenību, Dievu pilnīgo plānu. Šeit augšā mēs mēdzam teikt jaunie zaļš gurķis. Šeit augšā viņš ir kā zaļš, bet te ir tik ļoti cieši viens zieds pie otra kopā. Un šeit apakšā kādi sāk nobirt, kāds savu ticības skrējienu jau pabeidz. Mēs esam viens priekš otra. Un es ticu, ka šai dienā mēs esam viens priekš otra. Lēni paturpinās spēlēt, bet mēs palūksim Dievam, pie kuriem man pieiet, pateikt vārdu par viņa apsolīto zemi, pateikt kādu iedrošinājumu, kādu lūgšanu, un tie, pie kā pienāk, nesāc stāstīt, kā tev 2001. gadā tur un tas, un 2003. ja bija tur, un 2002. bija šis. Vienkārši esi klusu, ļauj, lai Dievs runā uz tevi. Ļauj, lai Dievs runā uz tevi šai mirklī. Pastaigājiet, palūdziet. Es zinu, ka ir kādi, kas ir uz robežas, lai braukt mājās, jo spiediens, jo spiež, ir smagums. Tu drīksti atklāt savu vainu. Tie, kam ir šī sajūta, tu drīksti izstāstīt. Un savukārt tas, kurš ir piegājis, lūdzu, padzen, tu zini, tu sajūtīs, kā garš tev vada. Jūs jau dzirdējāt par Filipu, un viņš ir viens no tiem, kas šeit dzīvo. Es lūdzu, ka jūs kādi palūdziet īpašu vārdu priekš viņiem. Tur ir Klaus, Filips, vēl Edgars droši vien, kas vēl tur ir jums Nauras pastāvīgie iemītnieki. Palūdziet tādu spec vārdu Dievam. Jūs varat vairāk pieiet pie viena, bet tādu īpašu vārdu par viņiem. Sāciet tās draudzē lūgt viens par otru. Ejiet. Īpaši vārdu. Atcerieties par slavētājiem. Viņi arī grib. Viņiem arī vajag. Vienkārši 5-10 minūtes palūdzam. Paskaties riņķī. Paskaties, un kuru Dievs tev uzrāda. Aizej. Jūties brīvi. Izdari. Droši griežamies uz riņķi, skatāmies. Ja tu nesajūti vēl garā taisni konkrēti, pie kur paskaties. Paskaties, ko Dievs tev uzrāda.
visus klāt. Tikai viens nāvi sakārīgs, tikai viens slavas cienīt. Rokās tā ēles atslēgā, viņa vārds ir spēks, kas dziedina. Mūsu grēks dzēsts viņa asinīs. Viņa vārds ir Jēzus. Viņa vārds ir Jēzus. Viņa vārds ir brīnišķīgs, visspēcīgs, varens Dievs. Viņa priekšā tautas ceļus liels, zeme drēb, jo tas kungs tās Dievs. Tiesās viņš visu pasaulī. Kungs nāks no debesīm, redzēs to visa pasaulē. Zemosies un viņa vārdu teiks. Viņa vārds ir Jēzus. Viņa vārds ir Jēzus. Viņa vārds ir brīnišķīgs, visspēcīgs, varens Dievs. Viņa vārds ir Jēzus. Viņa vārds ir Jēzus. Viņa vārds ir brīnišķīgs, visspēcīgs, varens Varens Dievs, visspēcīgs Dievs, visa valdītājs Tēvs. Tavs vārds valda, tavs spēks valda, mans Dievs. Nāc, Dievs, satriec Tēvs, satriec ienaidnieku stopu, mans Dievs. Satriec visus bultus, mans Dievs. Jēzus Kristus vārdā cel savu draugu spēkā, mans Dievs. Jēzus vārdā mēs izaicinām ikvienu tumsu. Es runāju par ikvienu tumsu, Jēzus Kristus vārdā. Lai bažas brūk, Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Dievs, nāc ar savu brīvību, mans Dievs. Nāc šeit, Dievs, jo tu esi visspēcīgs. Tu esi visspēcīgs kungs. Padomdevējs Tēvs. Halleluja. Viņš ir visspēcīgs, padomdevējs, miera princis viņš. Viņš ir nemainīgs, viņš ir brīnišķīgs, mūsu gaisma viņš. Viņš varens Dievs. Viņš ir visspēcīgs, padomdevējs, miera princis viņš. Viņš ir nemainīgs, viņš ir brīnišķīgs, mūsu gaisma viņš.
Jā, Jēzu, mēs paaugstinām Tavu vārdu šajā vietā. Mēs, Jēzu, atzīstam, mēs pasludinām, ka Tavs vārds stāv pāri visiem vārdiem. Tu esi kungu kungs, Tu esi ķēniņš, Tu esi valdītājs, Tu biji, Tu esi, Tu būsi. Tu esi nemainīgs, Tu paliec mūžīgs, un Tev ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Jēzu, mēs paceļam Tavu vārdu šajā teltī, šajā Norkalnu vidū, mēs paceļam Tavu vārdu un atzīstam, Tu esi kungs, Tu esi kungu kungs, un lai Tev ir viss gods un slāva. Jēzu, mēs ieaicinām Tevi šajā vietā, lai Tev ir vara, lai Tev ir valdība, lai Tev pieder spēks, lai Tev pieder gods, un Jēzu, lai ļaujam Tev runāt uz mūsu dzīvēm. Paldies par to, ko Tu esi sagatavojis arī šajā dienā, par to, ko Tu esi sagatavojis visas dienas garumā, par to, kā Tu šodien runās uz mums. Paldies, kā Tu šodien iepriecinās. Paldies, ka Tu šodien pamācīs. Paldies par to, ka Tu stiprināsi mūs, un mēs, Jēzus, atdodam Tev varu un kontroli. Jēzus, dari to, ko Tu vēlēsi izdarīt. Izdari visu, ko Tu vēlēsi šajā rītā. Šeit mēs esam, šeit es esmu. Šeit es esmu, kungs, dari visu, ko Tu vēlēsi pie manas dzīves. Mēs vēl joprojām, mēs vēl esam izslāpuši pēc Tevis. Vai ne, draudz, mēs vēl esam izslāpuši un izsalkuši pēc Tevis. Mēs esam izsalkuši pēc Tevis un Tavas valstības. Jēzus, nāc un dari savu darbu šajā vietā. Paldies, ka mēs varam uzticēt savus dzīves Tev. Paldies, ka mēs varam būt droši par to savu piederību Tev un Tavai valstībai. Paldies Tev par to. Lai Tev ir viss gods, lai Tev ir visa slava. Un visa draudze teica Amen, amen. Pirms apsēdies, pasties kādu un pasaka, Dievs ir labs. Atcerieties, teoloģija ir svarīga. Pasaka vēl kādam, pagriezies uz otru pusi, pasaka, arī šodien Dievs ir labs. Arī šodien tavā dzīvē Dievs ir labs. Pasties aiz muguras, kas tev sēž. Uzsit kādam pa plecu, pasaka, Dievs ir labs. Dievs patiešām ir labs. Amen. Paldies slavētājiem, jūs varat droši ieņemt savu vietu. Nu ko, mums ir pagājušas jau pāris dienas, nomet ir nonākusi tādā apmēram pusceļā, un tagad jau jāsaka, ka ir mazāk dienas palikuši nekā dienas ir pagājušas. Visiem jāsaka ir, Jā. Vai arī kāds tieši ilgojās pēc savas siltās gultiņas un sedziņas, bet pagaidīs vēl, vai ne? Nu ko, mums šodienā ir brīnišķīga diena, mums ir daudz skaistas lietas priekšā, un arī šis dievkalpojums nebūs izņēmums. Mums šodien ir kāds dārgs ciemiņš, man draugs. Īstenībā man jāsaka ir tā, man ir ieradies kāds, kurš bija manā bērnībā sīkais. Un mēs svētdienas skolā, mums bija mūsu bariņš, un viņš bija mazo bērnu bariņu. Un mēs neļāvām viņam ar mums spēlēties. Bet kādā reizē mēs gan futbolu uzspēlējām kopā, es atceros. Pie mažiem mājās. Bet šodien tas vecums vairs nav tik būtisks, un viņš ir labs draugs. Svētība bijis mums draudzēs, gan Rīgas draudzē, Liepājas draudzē, un kaut kādā veidā arī noteikti arī Kuldīgas draudzē, gan jau bijis par svētību ir un pārējās vietās. Bet brīnišķīgs cilvēks, un viņam tūlītās došu šo vārdu, viņš varēs dalīties ar to, ko Dievs līdz viņa sirdī. Bet šodienā mums viss šīs nometnes tēma ir apsolītā zeme. Apsolītā zeme. Un tad, kad mēs domājam par apsolīto zemi, tad mēs varam domāt daudz par sevi, par savām dzīvēm un ko Dievs mums ir apsolījis. Bet viena no lietām, ko mēs nevaram aizmirst arī, kad ir vieta, ko Dievs nosauc par apsolīto zemi kādai konkrētai tautai, Izraēlas tautai. Un mēs šajā rītā gribam mazliet vairāk runāt tieši par Izraēlas tautu. Un Dievs mūs ir aicinājis būt par svētību. Dievs mūs aicinājis ir svētīt šo tautu, lūgt par mieru Jeruzalemē un būt tiem, kas nevis tikai neitrāli mēģina šo faktu vai šos cilvēkus ignorēt, bet īpaši šajā tautā, šajā laikā, šajā sabiedrībā, kur ir tik daudz cilvēku apkārt, kas runā pret to, kas nostājas pret to, kas bieži vien pat neapzinās īstenībā kādiem vārdiem un cik ļoti
trakos veidos viņi nostājas pret tautu, ko Dievs sauc par savu tautu, par savu mīļo tautu, par saviem mīļotajiem. Un mēs esam aicināti nestaigāt ar pasauli kopā, negulēt ar pasauli vienā gultā, bet mums būt tādiem, kas stāv uz Dieva vārdu. Un tad šajā rītā mēs par to vairāk runāsim. Šodien aicināšu priekšā Mārci Jukumnieku. Nāc vienkārši, mums prieks tev redzēt. Viņiem šodien līdzi arī būs kādi draugi, bet par to mazliet vēlāk. Super. Ar šitā mikrofonu, ja? Jā, droši. Labs rīts, Dieva mājas draudze. Jā, prieks būt jūsu vidū, neviltots prieks. Citiem jau, kas ir agrāki putni, šis jau vairs nav rīts, vai ne? Citiem, kam varbūt bija vēlāk vakardiena, vai kas vēlāk ceļās, šis ir vēl agrs rīts, kā nu kuram. Bet jā, man ir liels prieks šodien būt jūsu vidū. Jā, kā jau arī Kristaps iepazīstināja, man liels prieks šeit ciemoties nevis kā kādam, kurš vienkārši dalās, lai arī tas, protams, būtu gods, bet ir prieks būt, kā es teiktu, pie savējiem. Un es to nesaku tā viegliprātīgi, es to arī nesaku visur, kur es braucu, būšu atklāts. Bet jūsu draugu vadītāji, ar kādiem, kuriem man ir vairāk attiecības, ir tiešām tuvi draugi un brāļi arī ticībā. Un tas, ko Dievs dara jūsu vidū, jā, man ir liels prieks redzēt, dzirdēt par to. Tā kā šodien es dalīšos, jums izstāstu to plānu, es padalīšos, kas ir manā sirdī. Primāri caur Dieva vārdu prizmu, jo es zinu, ka jūs mīliet Bībeli. Tā ir? Āmen, ja? Jā, jūs mīliet Dievu vārdu, un tas ir tik ļoti svarīgi. Ja? Mēs to nevaram vairs pieņemt par pašsaprotamu mūsdienās. Un būs tāda pietiekami cieta gaļa. Es zinu, ka jums patīk gremot. un tā būs pirmā daļa. Un otrajā daļā ar mani šodien arī ir man ļoti labi draugi, kur ir ieradušies. Čau, Dāvid un Līna. Mani draugi, kas arī pārstāvēs šodien, mums būs tāda laba saruna. Viņi ir ebreji, kas dzīvo, latviešu ebreji, kas dzīvo Rīgā. Un vēlāk par viņiem arī mēs vairāk varēšu pastāstīt un arī varēsim sarunāties un uzdot jautājumus. Man ir īpaši prieks, ka jūs esat šeit. Čau. Jā, varam aplaudēt. Tātad jūs šajā nometnē, jūsu tēma ir apsolītā zeme. Es pareizi dzirdu, ne? Un visu šo dienu garumā jūs domājat par apsolījumiem. Un ir tik daudz, ko mēs varētu noteikti skatīties un ko jūs jau esat skatījušies. Kādi ir Dieva apsolījumi? Domāju konkrētāk par apsolīto zemi. Kas ir tā teritorija, apsolītā zeme Bībelē, kur viņi ir. Un tad noteikti arī personīgākie jautājumi, ko jūs arī gan jau esat gājuši, kā tas attiecās uz jums, jūsu dzīvēs, lai ieietu arī dažādos Dieva apsolījumos jūsu personīgajās dzīvēs. Bet, kā Kristaps teica, ir svarīgi, lasot rakstus, un arī viņus interpretējot un skaidrojot, ir svarīgi sākt ar to tiešo kontekstu. Ja, un noteikti domājot par apsolīto zemi, īpaši kristiešiem rietumos var būt ļoti dabiska tendence sākt ar sevi. Ja? Kas tas ir par mani? Ja? Ko tas nozīmē man? Bet šodien es vēlos skatīties un iedot tādu lielo stāstu arku. Iedot varbūt tādu, kā mans kāds draugs saka, helikopteru skatījumu šo tēmu. Mums reizēm ir vajadzīgs atzūmēties, angliski sakot, lai mēs skaidrāk kādas lietas arī ieraudzītu. Jo es ticu, ka šī tēma par apsolīto zemi un patiesībā ar to saistīto tēmu par Izraēlu, mēs teiktu ebreju tautu, Dievu un Dieva stāstu viscaur Bībelē, ir tēma, kas apliecina mūsu Dieva uzticamību. Un tāpēc šī tēma caurvīja visu Dieva stāstu. No pirmās lapspuses līdz tās pēdējai. Mēs dzīvojam šobrīd pasaulē, kur ir daudz vārdi, daudz viegliprātīgi vārdi. Ja? Vārdu spēks, mēs teiktu, daudz, kur ir zudis. Jo apsolījumi tiek sniegti, bet ātri lausti.
cilvēki apsola dažādas lietas un pieviļ. Tuvojas arī oktobris un arī dažādas politiskās kampaņas mums intensīvāk solīs dažādas lietas. Un ir šis tāds, ko sauc par mesijas sindromu, kad visi gaida to politisko mesiju vai glābēju, kas mainīs visu. Bet kur mēs atrodam sevi atkal un atkal, kad teiktais netiek piepildīts. Un ja atklāti, un ja mēs esam pavisam atklāti, arī mēs bieži sakam lietas, un kādas no tām mēs arī nepiepildām mūsu dzīvēs. Bet Bībele atklāja mums vienu ļoti svarīgu patiesību, ka ir viens, kurš ir vienmēr un nemainīgi patiess, un kāds, kurš tur savu vārdu un to solīto. Un Jozua grāmatā, man šī grāmata ir vēl mīļāka. Kāda, kas zina, pirmajā rindā pasmējās, tāpēc, ka man ir pirmdzimts dēls vārdā Jozua, kuram drīz būs 3 mēneši, tā kā slāv Dievam. Tā kā tas tā ļoti skaisti, protams. Bet, ja mēs skatāmies Jozua 21. nodaļā, no 43. panta, kaut kas arī iespējams būs jums redzams, ja nē, tad klausieties, tur ir stāv rakstīts. Tad Jozua grāmatas beigās tiek dots tāds atskats uz Dieva dotiem solījumiem, tā skaitā par fizisko apsolīto zemi. Un klausamies. Un tā tas kungs Izrēlam deva. Tad Izrēlam, visu to zemi, ko viņš zvērādams bija apsolījis dot viņu tēviem. Un tie to iemantoja un apmetās tur. Un tas kungs viņiem deva mieru no visām pusēm, kā viņš to bija ar zvērstu apsolījis viņu tēviem. Un neviens no visiem viņa ienaidniekiem nespēja viņam pretoties, jo visus viņa ienaidniekus tas kungs bija nodevis viņu rokās. Un šis nākamais pants ir ļoti skaists. Un netrūka neviena vārda no visiem labiem vārdiem. Tur jau varētu būt vārds apsolījumiem, ko tas kungs uz Izraēlu nam bija runājis. Viss īstenojās, kā bija teikts. Īpaši panta, ne? Tad runājot par apsolīto zemi, es vēlos, lai mēs saprotam, ka pat pirms mēs runājam par fizisko apsolīto zemi, ko mēs šodien nedaudz darīsim, īstenībā tā tēma ir par Dievu, kurš ir uzticams, par Dievu, kurš tur savu vārdu un piepilda savus apsolījumus. Un tas ir vitāli svarīgi mums arī kā kristiešiem, kas sekojam Jēzum un viņa mācībai, lasot Izraēlas stāstu un lasot apsolījumus, saredzēt, ka ja Dievs ir uzticams savam vārdam pret Izraēlu un tiem apsolījumiem, kas tur tiks sniegti, mēs varam būt droši arī, ka Dievs ir uzticams mūsu dzīvēs. Jo mēs ticam Ābrahama Dievam, kas tālāk? Īzaka, Jākaba un kas pēc viņiem nāk? Izraēla Dievam, vai ne? Amen. Ābraham, Īzaka, Jākab Dievam. Izraēla Dievam. Un mums ir svarīgi saredzēt šo stāstu vienoto arku. Tātad, Dievs ir uzticams. Ja? Dievs ir uzticams, mīļie. Un ir svarīgi saredzēt fizisko plāksni, un mēs varam pēc tam domāt arī mūsu pašu dzīvēs, bet sāciet ar fizisko, lasot Jozua stāstu, lasiet ieiešanas stāstu apsolītajā zemē. Dievs ir uzticams. Un ja mēs domājam tālāk, kāpēc šī tēma attīstās un kas ir šīs tēmas tāds svarīgs turpinājums Izraēla tautas virzībai viscaur Dieva stāstam līdz pat mūsdienai, kur mēs drīz tiksim, es gribētu teikt tā, visa pamatā ir derība. Ja? Vārds derība, ļoti svarīgs vārds. Un savalkot tā īsāk, tad 1. Mūzes 12. Dievs aicina Ābrahamu, viņš aicina šo cilvēku, caur kuru viņš saka, ka viņš svētīs viņu, un caur viņu svētīs visas zemes ciltis. Tas ir 1. Mūzes 12. 15. nodaļā tiek slēgta šī derība, un 17. nodaļā 1. Mūzes 17 ir šādi vārdi no 7. panta. Un es, saka Dievs, uzcelšu savu derību starp sevi un starp tevi un taviem pēcnācējiem pēc tevis uz cilšu ciltīm par mūžīgu derību. Ja tevi Bībele apvelc to, ja nav, iegaumē to. Par mūžīgu derību un būšu par Dievu tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis. Un es tev un taviem pēcnācējiem došu šo zemi. Atkal iet runa par fizisku zemi, kurā tu miti kā svešinieks visu Kanānas zemi par mūžīgu īpašumu, un es tiem būšu par Dievu. Tāda daļa no derības, jeb apsolījuma, ko Dievs deva Izraēla tautai, nebija simboliska zeme, nebija pravietiska bilde par zemi, nebija ideja, mīļie, fiziska, reāla zeme.
reāla tauta un apsolījums par reāliem pēcnācējiem. Un šis stāsts ar Abrahamu ir patiesībā viens no pašiem centrālākajiem stāstiem, uz kuru pēc tam būvējās viss tālākais Bībeles stāsta turpinājums. Ja mēs neizprotam to, tad ir daudz, kas kļūst grūtāk saprotams gan Bībeles stāstā, un atkal mēs tiksim arī līdz mūsdienām. Kas ir derība? Mūsdienā mēs pazīstam līgumus. Cik no jums pēdējo mēnešu laikā ir slēguši kādas līgumus? Ir darba vidē? Ja? Paciem rokas? Ir? Ja? Apstieties, cik daudz līgumi. Ja? Okay. Vai ir kādi, kas ir slēguši derību? Kādi ir kristījušies? Ja? Jā, tad interesanti doma par līgumu. Mēs pazīstam. Līgums darbojas tik ilgi, kamēr abas puses pild savus pienākumus. Bet tas, ko sauc derība, bija beznosacījuma derība, ko Dievs slēdz ar Ābrahamu. Un kas ir interesanti, kur mēs neiesim daudz dziļāk, tā bija vienpusēja. Citiem vārdiem, Dievs to slēdz ar sevi. Ābraham tur iemidzina. Ja? Un vienkārši sakot, Dievs saka, es apsolu, es apņemos un es to piepildīšu, jo es palikšu uzticams. Tātad šī tēma par derību ar Ābrahamu, pēc tam Īzaku, Jākabu, Izraēlu un visu turpinājumu. Šī visa doma nav balstīta uz Izraēlu spēju vai Ābrahama spēju būt perfektam. Nē, tā balstījās un aizvien balstās uz Dieva dabu, uz Dieva raksturu, uz Dievu, kurš nemelo, uz Dievu, kurš neaizmirst un uz Dievu, kurš tur savu vārdu. Ja mēs domājam par vārdu apsolījums, apsolītā zeme, ja, apsolījums, es nezinu, kas tev pirmais nāk prātā. Asociācija, doma, sajūta varbūt. Man bieži un ilgi likās, ka vārds apsolījums varbūt tev līdzīgi. Asociēs, kad ir apsolījums, tad uzreiz ir tāds tā mierīgi, ir tāds komforts, viss ir labi. Ja apsolījums nāk, tad viss kļūst mierīgi. Ir kādam bijis tā līdzīgi, ka tev pirmā asociācija, tāds viss mierīgi. Soli, jā. Bet interesanti, ka konteksts apsolījumiem bieži ir pavisam kas cits. Patiesībā, ja tu sāksi sīkāk analizēt tur, kur tiek doti un patiesībā pat piepildās Dieva apsolījumi, tas vienojušies faktors, ko tu redzēsi atkal un atkal, ir, ka konteksts ir cīņa. Konteksts ir spriedze. Apsolījumi tā vienkārši nenotiek. Es teiktu, viņos ir jāieiet, ja? Ir kaut kāda veida soļu darbība un Bībele bieži patiesībā runā par cīņu. Un atkal tas ir viss caur Dieva stāstam. Kad Ābraham Izraēla tauta, precīzāk, kad Ābrahamu ienaidnieks centās viņā radīt neticību par Dieva dotiem solījumiem, meklēt citu labāku risinājumu, kā piepildīt to, ko Dievs bija solījis par viņu pēcnācējiem. Tad miesīgi iespēja piepildīt apsolījumus. Iekšēji cīņa, mēs teiktu. Ja mēs skatāmies uz faraonu, kad Izraēla tauta sāk vairoties Ēģiptē, atkal, faraons pavēlēja nogalināt ebreju zēnus, cenšoties iznīcināt tautu, ar kuru Dievs bija apsolījis piepildīt savus nodomus. Tātad, kur ir apsolījums, ir cīņa. Kad Jozuā paklausībā veida Izraēlu ieņemt apsolīto zemi, tad apsolījums, paklausība, kas viņam stāv pretī? Cīņa, nocietināts pilsētas, ķēniņi, redzam tautas, kas pretojās. Dāvids, kad Dāvids tika svaidīts par ķēniņu, apsolījums. Sauls gadiem ilgi viņi centās nogalināt, mēģinot apturēt izredzēto ķēniņu. Mēs, kas ticam Jēzum, mēs skatāmies, kad pasaulē nāca, mēs ticam apsolītais Mesija, tad Herods pavēlēja nogalināt Betlemē bērnus, cenšoties apturēt to, ko mēs ticam, kas bija Dieva apsolījums par glābšanu tautām. Kad agrīnā draudze ar evaņģēliju vēsti sāka izplatīt to, apsolījums, jūs saņemsiet spēku, jūs nesīsiet evaņģēliju, kas notiek? Parādās mocekļu nāves, pretspiediens un vajāšanas. Tad kas ir vienojušies princips? Dievs dod apsolījums, viņš ir uzticams, bet pa vidu mēs redzam, ka vienmēr ir un būs cīņa. Un mums nav jābūt izbrīnītiem. Mums nav jābūt pārsteigtiem. Patiesībā, ja tu esi Dieva vārdā, tu esi Dieva vārdu students, mēs teiktu, ja tu mīli Dieva vārdu, tu saredz to, un ja tu esi atklāts pret savu dzīvi, arī to var saredzēt. Un tad visā šajā stāstā un tēmā mēs redzam vienu. Dievs sola, viņš ir uzticams to piepildīt, bet būs arī pretestība. Sātans
mēs teiktu, tumsas spēki ienīst visu, ko Dievs ir izvēlējis, izredzējis. Viņš apzināti viscaur vēsturē, gan Bībeles vēsturē, gan mūsdienu vēsturē pretojās tam, ko Dievs ir solījis. Un viņš dara visu ar visiem spēkiem, lai mēģinātu jebkādā veidā apturēt to, ko Dievs ir nolēmis piepildīt. Un neviena tauta cilvēces vēsturē to nav piedzīvojusi tik skaidri kā ebreju tauta. Un domājot par ebreju tautu un Izraēlas zemi, kā es teicu, sākumā Izraēlas zeme nav abstrakta ideja, mīļie. Reizēm mēs varam lasīt pāns par Izraēlu, kas ir konstanta realitāte mūsu bībelēs, vai ne? Vai mēs aizdomājamies par to, kas tas ir fiziskā plāksnē? Izraēla ir fiziska, reāla teritorija. Tie, kas nezina, jūs varat nopirkt biļeti 4 stundu laikā, jūs varat tur atrasties. Tā ir, Paul? Ir, vai ne? Mans draugs Dāvids, tu atgriezies no Telavīvas lidostas pirms 2 dienām, 3, vai ne? Jā. Viss notiek. Tu vari aizbraukt un redzēt, ka tā teritorija aizvien eksistē. Un šodienas Izraēla eksistence, mīļie, ir viens no lielākiem pierādījumiem tam, ka Dievs ir uzticams un ka viņš tur savus solījumus. Pravieši viscaur vēsturē Izraēla pravieši runāja, ka Izraēla tauta tiks izkaisīta starp tautām, bet reiz Dievs viņus sapulcinās atpakaļ. Ecehiela 3.6 ir rakstīts, es jūs izlasīšu no tautu vidus, savākšu jūs no visām zemēm un atvedīšu jūs atpakaļ, kur jūsu pašu zemē. Atkal, te neiet runa par kaut kādu garīgu ideju, te iet runa par reāli taustām teritoriju. Jeremija saka, 31. nodaļā, klausaties tautas tā kunga vārdu un pasludiniet tālajām jūrām salām šādu vēsti. Viņš, kas Izraēlu izklīdināja, to tagad atkal sapulcina kopā un sargā kā gans savu ganāmo pulku. Mīļie, mēs dzīvojam ļoti, ļoti unikālos, vēsturiskos un es teiktu, nebaidīšos vārdus, pravietiskos laikos. Pēc gandrīz 2000 gadu pauzes, kad ebreju tauta bija izkaisīta starp tautām un daudzām paudzēm, šķita neiedomājami. Cilvēces vēsturē un arī bieži kristīgiem teologiem, ja mēs esam atklāti, ka Izraels jebkad spētu atkal pastāvēt. Ka tie solījumi, ko Dievs bija devis atkal un atkal un atkal, kas likās, kā tas būtu piepildāms, ka viņi tiktu piepildīti. Un, mīļie, 20. gadsimta laikā šis, es teiktu, tāds beigu laiku smilšu pulkstenis, kā es to sauktu, ir sācis tikšķēt ļoti strauji. 48. gadā Izraēla valsts tika atjaunota. 67. gadā Jeruzalemes vecpilsēta un Tempļa kalna apkārtne tika atgūta Izraēlas ebreju kontrolē pēc 2000 gadiem. Spējiet aptvert to lielumu, ko tas sev ietver. Atzīm arī tas, ko sauc par ivritu, ebreju valodu, kas gan arī pēc 2000 gadiem atkal ir kļuvusi par dzīvu ikdienas valodu, un kas principā pasaules vēsturē ir tāds bezprecedenta gadījums. Izraēla tauta, Izraēlas stāsts, un es teiktu, arī Izraēla fiziskā zeme ir dzīves apliecinājums, kas turpina runāt. Turpina runāt uz cilvēkiem. Mēs redzēsim, ka turpina izaicināt patiesībā arī pasauli par to, ka mūsu Dievs ir uzticams un ka Dievs neaizmirst savus apsolījumus. Pat ja reizēm ir paudzes, kas šķiet nav redzējuši un šķiet Dievs kavējās, es tev šodien gribu pateikt, mūsu Dievs nekavējās. Viņš piepilda savus apsolījumus, viņš ir uzticams un taisns. Tas, ko viņš ir solījis, gan Izraēla tautai, gan mums tiks piepildīts. Kā es teicu, apsolījuma pretestība vienmēr iet kopā. Un mēs varētu lasīt vēsturi. Mēs zinām stāstu par faraonu Ēģiptē. Jūs gan jau pieminējuši Ēģipti arī šajā laikā. Vēlāk Hamans, ejam jau vēlāk Roma, Romas impērija. Skumji atzīstot arī krusta kari, pogromi. 20. gadsimtā tas jau ir Hitlers, holokausts. Un man liekas, pēc tā gan jau visi bija mācījušies un sapratuši. Bet pienāca 7. oktobris 23. gadā, kas bija skaļš atgādājums, ka lietas ir daudz dramatiskāk, kā varbūt mēs apzinājāmies. Un tas, ko saukt par antisemītismu, šis asins atkal izspied savu galvu ļoti skaidrā redzamā veidā, ja kādam vēl bija šaubas, vai viņš ir.
Es personīgi šo tumšo, demonisko fenomenu pazīstam kā antisemītismu, redzu, ka neviens nespēja izskaidrot ne politiski, ne socioloģiski. To mēģina saprast ar humānismu principiem, mēģina saprast racionālos argumentus, kāpēc tad un kāpēc tagad. Un visas zinātnes patiesībā agri vai vēl nonāk līdz tam, kad nav skaidrs vienāds skaidrojums. Katrā laikā ir bijuši citi faktori. Tad, mīļie, nav neviena cita tauta pasaules vēsturē, kas ir piedzīvojis tik universālu un ilgstošu naidu. Un es ticu arī mēs, kas mīlam Dievu vārdu, mēs pirmkārt skatāmies caur Dievu vārdu prizmu, caur garīgo, biblisko pasaules skatījumu. Un es ticu, ka šī cīņa nav fiziska cīņa, tā ir garīga, mēs teiktu arī demoniska cīņa. Tāpēc mums nevajadzētu būt pārsteigtiem par to, ka šis spiediens ir audzis. Kādiem liekas, Mārcis tur runā, tur vēsturiski, bet vai tas tiešām ir tik traki šodien? Pēc mirkļa mans draugs Dāvids un Līna, viņi būs šeit, un es arī varēšu uzdot viņiem kādus jautājumus. Viņi varēs runāt pirmajā personā. Ja? Es neesmu ebrejs, mums ir lieliska draudzība, un es esmu pēdējo 2 gadu laikā, cik mēs esam bijuši aptuveni ciešā draudzībā. Jā, man skudriņas tagad skrien pāri. Ir pilnīgi savādāk, ka tavi draugi stāsta par to, ko viņi piedzīvo, par ko viņu kopiena piedzīvo Latvijā, Eiropā. Un ka tā tēma nav tāda abstrakta ideja, bet patiesībā šī tēma par Izraēlu, par ebreju tautu, par apsolījumu, bet patiesībā cīņu un spiedienu ir pavisam ikdienišķa realitāte. Es Paulam pirms sākuma stāstīju, mums bija pirmkārt burvīga iespēja, tāda unikāla iespēja, un es to nevaru teikt viegliprātīgi, ar Paulu pagājušajā gadā mēs, tas pagājušajā gadā senāt. Pagājušajā gadā laikā mēs ar Paulu 2 reizes bijām Izrēlā, un vienā no reizēm mēs bijām gandrīz daļa no pirmās rindas, mēs šeit noklājām. Kristaps un Līna, jā, mēs bijām vienotā braucienā uz Izrēlu. Un arī mums bija draugs Efraims, ja? Mans labs draugs Efraims, ja? Tie, kas zina pasmēdi, ja? Efraims, sveiciens Efraimam. Un Efraims ir mācītājs kristiešu draudzē Rīgā, un pirms, manuprāt, 2 nedēļām viņš gāja nopirkt dzeramo, un viņam bija Dāvida zvaigzne. Ja? Es neatceros, vai piekariņš. Jā, Rīgā, es runāju par Rīgu. Viņam bija Dāvida zvaigzne, tad es neatceros, vai piekariņš, vai piespraudīt, kā rodziņš bija. Un viņš gāja pasūtīt dzērienu, un apkalpotājs, tas ir Rīgas centrā, un apkalpotājs saredzēja to, un viņš teica, es tev neapkalpošu. Un Efraims nav ebrejs, bet viņam bija mazs vizuāla reprezentācija, ka viņš asociējās ar to, ka viņam patīk, ka kaut kas, ja, un tur pat nebija saruna, tur vienkārši bija momentāla diskvalifikācija. Un es Efraimam prasīju, viņš teica, viņam bija draugs laikam līdzi, un viņš neko ar to tālāk nedarīja, viņš neattīstīja to situāciju. Bet šis ir mazs asniņš, lai jums parādītu, tas ir pirms aptuveni 2-3 nedēļām Rīgas centrā, reālā praktiskā ikdienas situācijā, kur savu veidu identifikācija ar to, ko mēs teiktu, ja mēs teiktu apsolījuma, apsolītā zeme, Izraels, ebreju tauta, un kaut kādā veidā saikne ar viņiem, tam ir sekas. Mīļie, antisemītisma realitāte ir pavisam reāla šodien. Ja kādam likās, ka tā ir pazudusi, vai tā nav, tā ir. Tāpēc, ka garīgā cīņa aizvien ir pavisam reāla, un tā notiek arī mūsu laikā. Ja tu kaut mazliet seko tam, kas notiek ziņās, ģeopolitiski, ja, vārds Izrēla ir tāda sarkana gaisma, kas mirgo arvien straujāk, arvien intensīvāk. Un arvien vairāk valstis sāk dažādos veidos šķietami neizprotami iemeslu dēļ vērsties, sāk boikotēt. Gan arī katrā rietumu pasaules galvaspilsētā ir bijuši mega protesti, pat vakardien atkal Eiropā. Aizvakar Montreālā tika nogalināts ebrejs pie sinagogas. Ja tu sāktu sekot līdz notikumam, tas ir gan ikdienišķi vai iknedēļas realitāte tam, kas šobrīd ir iegriezies. Un tā vairs nav nacistiskā Vācija, un tas vairs nav pirms 2000 gadiem, tas ir šeit un šodien. Uz mūsu ielām, tā kā mēs teiktu, kaut kā ar mūsu rietumu sabiedrībā. Paldies Dievam, Rīga vēl nav tik tālu, bet šī tēma, mīļie, ir pavisam reāla.
pravieši neatklāja tikai pagātni Bībelē, viņi atklāja arī to, uz kurien virzās cilvēces vēsture. Caharija saka, ka Jeruzāleme, un caur to tas ir simboliski Izraēla un ebreju tauta, kļūs par smagu nastas akmeni tautām. Un pravieši skaidri min, ka būs arī šīs milzīgās sacelšanās pret Izraēlu tautu pēdējās dienās, šī doma pirms Mesijas nākšanas. Un ir grūti nesaslēgt to, kas notiek pieauguši mūsdienās, ar to, ko pravieši raksta. Amen, Paul? Un es te gribu pateikt pareizi. Runājot par Izraēlu, te mēs nerunājam, ka katra arī Izraēlas valdības politiska izvēle un rīcība, ja, ka mums visam ir jāpiekrīt, vai tur nav nekādas filtri vai ārpus kritikas. Protams, ka nē. Izraēla ir sekulāra valsts, tur ir tādi paši politiķi cilvēki kā mūsu valstīs, bet ja tu sāksi iedziļināties, tu saredzēsi, ka tur, kur ir šī absolūtā zeme, kur ir šī absolūtā tauta, ir naids un sacelšanās, kas nav salīdzināma ar nevienu citu tautu, un tur nav racionāli izskaidrojumu. Un tāpēc mums ir tik svarīgi balstīt mūsu sapratni par to, kas notiek, lai mēs saprastu, kādā laikā mēs dzīvojam un mēs atbilstoši rīkotos, mīļie. Tiem, kas mīl Dievu vārdus, tādu mazu nagetu jums grib iedot. 27. psalmā, ja tev liekas, ka tas, kas šodienā notiek, vai 7. oktobrī notika, kad Hamas teroristi, es viņu saucu par radikālu islama nāves kultu, iebruka Izrēlā. Mēs arī bijām pie šīs teritorijas no Palestīnas puses, tad pie Gazas, kur iebruka Izraēlas teritorijā un varmācīgi nogalināja bērnus, sievietes, nešķirojot nevienu. 27. psalmā Dāvids saka šādu lietu 12. pantā. Nēdod mani pretinieku rīku, lai viņš Dievam saka, jo ceļas pret mani viltus liecinieki un varmācības gaviļnieki. Kāda no jums var ļoti palīdzēt? Oriģināla tekstā šis vārds varmācība ir vārds, ja tu atradīsi leksikonā, ir Hamas, kas nozīmē vardarbība, nežēlība, ļaunprātīga varmācība. Es mīlu 27. psalmu, viens no maniem mīļākajiem psalmiem, es nezinu, kā jums. Jā, 4. pāns, raudzīties tikai uz tā kunga skaistumu, burvīgs psalms. 12. pantā Dāvids saka, ka viņš lūdz, lai Dievs viņu nenodok Hamas rokās. Paiet 2000 gadi, un kāds grupējums iebrūk tās pašas teritorija, tajā pašā teritorijā. Grupējums nosaukumu Hamas. Mīļie, ko es gribu parādīt? Var mainīties paudzes ar ienaidniekiem, bet gars, kas stāv, un šis ienaidnieks, kas stāv, kas kurina melus, naidu un vardarbību pret Dieva tautu, nav jauns. Tas darbojas faraona laikā, Hamana laikā, romiešu laikā, nacismu laikā, un tas darbojas arī šodien. Un tāpēc mums ir svarīgi saredzēt dziļāk. Kāds saka, Mārci, tu tā diezgan smaga tēma. Jā. Ja tur, kur ir apsolījums, tur ir jāiziet cauri cīņai. Un pravieši ļoti skaidri to min. Un mums ir svarīgi saprast. Mums ir svarīgi saprast, uz ko viss virzās. Caharija saka šādi 14. nodaļā. Tur parādās gan spiediens, bet tur parādās arī labās ziņas. Pat spiedienu priekšā praviešu vēsts nekad nebeidzas ar tumsu uzvaru. Paskam, amen. Tad vēlreiz, tur, kur ir Dieva apsolījums, tur būs cīņa. Tur būs asars, tur būs spiediens. Esi pārliecināts par to. Nedzīvo ilūzijā, nedzīvo nolieguma kristietībā. Pavisam noteikti ne labklājības kristietībā, evaņģēlija kristietībā. Nē, mīļie. Tur, kur Dievs darbojas, tur vienmēr būs pretspiediens, tāpēc, ka tur ir Dieva apsolījumi. Bet galavārds nekad nepieder tumsai. Caharijas 14, ar 3 es vēlos nolasīt, Caharijas 14. Bet tad tas kungs, iet runa par pēdējām dienām, mīļie, bet tad tas kungs celsies un cīnīsies pret šīm tautām. Iet runa par to mirkli, kad tautas būs sapulcējušās ap Jeruzālemi, to dienu, ko pravieši apraksta. Un liekas, kāds varētu notikt pēc 7. oktobra pasties. ANO, apvienotās nāciju organizācija, dažādi boikoti, skaties, visas pasaules protestē.
mēģina izstumt no mūzikas sacensībām, sporta sacensībām. Liekas, kā tas varētu notikt, un 2 gadu laikā tu saredzi, kā tas varētu notikt. Bet tur iet runa par šo pēdējo dienu. Un ir rakstīts, ka tas kungs celsies un cīnīsies pret šīm tautām, kā viņš karoja agrākās kaujas dienās. Tad redzam, lai piepildītu pēdējo laika apsolījums ir kauja. Un viņš, Mesija, mēs kā kristieši ticam, tas ir Jēzus. Ebreji vēl gaida pirmo Mesiju daudzi. Mēs ticam, ka tas ir Jēzus. Var atšķirties interpretācijas, bet mēs lasām vienus tos pašus pāntus. Viņš nostāsies tajā dienā ar savām kājām, mīļie. Var piesist ar kāju, 3, 4. Vēlreiz. Ja? Tad viņš, Mesija, nostāsies ar savām kājām, mīļie, uz fiziskas teritorijas. Ne kaut kur garīgi. Kur ir rakstīts? Uz Eļas kalna, mīļie. Jeruzālēmē. Apsolītajā zemē, apsolītās pilsētas epicentrā. Un Caharijas saka, kas Jeruzālēmē priekšā austrumu virzienā. Un Eļas kalns pāršķelsies vidū pušu 2 daļās. Virzienā no saules lēktu saules rietu. Mīļie, Dievs ir uzticams. Tur, kur ir Dieva apsolījumi, tur ir spiediens un cīņa, bet mūsu Dievam pieder galvvārds. Par Izraēlu tautu, Izraēlu nākotni, un arī par mums, kas vēlamies saredzēt Izraēlu lomu Dieva stāstā, un arī mūsu kā kristiešu atbildību šī stāsta līdzdarbībā. Tātad Dievs mūsu glābējs atgriezīsies Izraēlā. Es droši, tas nebūs Rīgā, tas nebūs Ņujorkā, ne Romā, ja? Tas būs Jeruzālēmē. Kad šķitīs viss ir pavisam tumši, kad tautas būs sapulcējušās pret Jeruzālēm, kad šķitīs, ka ļaunums uzvar, mīļie, kas atskanēs. Piedodiet, man pavisam slikti sanāca. Ja? Bazūns, jeb šofari, mīļie, taures. Taurēm atskan no ķēniņš atgriezīsies. Un Izraēla ķēniņš valdīs no Jeruzālēmas, mīļie. Tas nebūs vairs pravietisks apsolījums, tā būs cilvēces vēstures fakts. Tā būs realitāte. Tas notiks miesā taustāmi. Ļauj tam bišķi satricināt tevi. Tas nebūs skaists stāsts, ko tu lasi, un tu mēģini iztēloties, kā tur bija. Tā būs realitāte. Un tamdēļ mums ir jāpamostās. Mums ir jāsaredz, uz kurienu virzās vēsture. Mūsu mīļā Bībele, Dieva vārds, kā bieži islams sauc ebrejus un kristieši par the people of the book, ja, ka mēs esam grāmatas cilvēki, mēs mīlam grāmatu, Dieva vārdu. Amen? Mēs esam grāmatas cilvēki. Grāmata rāda, uz kurien virzās cilvēks vēsture. Un tam mums vajadzētu dot gan drosmi, gan izturību, gan arī modrību saprast, kā mēs dzīvojam mūsu daļu. Un tagad jau pavisam tādā personīgā ziņā jau noslēgumā virzoties. Jā, man bija tā privilēģija ar Dāvidu un Līnu un arī Leonu Manuelu, viņu suprīgo dēlu. Mēs bijām kopā Norvēģijā, Bergenā, kur man ir suprīgi draugi kristieši. Vienu no tiem Pauls satica, Arndt Jakob, bet tur arī bija Johannes. Un tas, kāpēc mēs tur bijām aizbraukuši, jo vienā mirklī es sapratu, ka īstenībā, un es jums neiešu visā tajā stāstā, bet ka acīm redzamā veidā Dievs, es ticu Izraēla Dievs, un es arī ticu, ka lūdzot Jēzu, bet neatkarīgi vienkārši Dievs savienoja mani kopā ar Dāvidu. Mums bija kāda tikšanās, un mums beidzās tā tikšanās ar Dāvidu, un viņš man atrakstīja, viņš teica, Klau, Mārts, man ir kāda ideja. Tas bija pirms šīs Norvēģijas. Mēs bijām uz kafiju satikāmies, bija laba tikšanās. Un tad Dāvids man atrakstīja šo ziņu. Un tagad viņš atrakstīja man šo ziņu, es izjūtu Dievu klātbūtni. Tas labākais, kā es varētu to apraksturot. Un smieklīgi, kad es devos uz nākamo tikšanos ar Dāvidu, es zināju, ka es teikšu jā, neatkarīgi, ko viņš man piedāvās. Un Dāvids teica, Mārts, man tā traka ideja ienāca prātā, ka tev vajadzētu braukt ar mani, tu kā latviešu kristietis, un es kā ebrejs, tādu šietam nesavienojumu kombināciju daudz prātā. Mums vajadzētu kopā braukt uz Prāgu, kur būs tur dažādi ebreju vadītāji un vēl. Mums vajadzētu parādīt īstenībā, kad ir kādi kristieši tur Rīgā, kam ir sirds par Izraelu, kas īstenībā vēl stāvēt arī ne tikai tur vēsturiski domājot, bet šeit un tagad mūsdienās praktiski, kas ir gatavs stāvēt ar mums.
Un pirms viņš pateica, es jau biju teicis, jā, es pēc tam domāju, kas tur būs. Es protams, vienkārši cilvēks, bet es teicu, daram. Mēs attapāmies Prāgā kopā. Pēc pāris mēnešiem jau Līnas organizētā braucē mēs attapāmies kopā ar ebreju burvīgu grupu Aušvicā, tad holokausta piemiņas pasākumā. Un es iepazinu jau vairāk ebrejus, ko es tagad saucu par saviem draugiem. Un pēc tam mēs organizējam šabatu, kur jau Pauls bija klāt. Un vienkārši es sāku redzēt, ka kaut kas te notiek. Tas vairs nav tikai tāda teoloģiska lieta, kas lāsu par Izraēlu. Man ir kāda drauga, protams, Izraēlā, bet kaut kas, ka ir mums tepat Latvijā īsmā ir ebreji, un es vēlos kļūt par viņu draugiem. Un šīs attiecības man ir kļuvušas pavisam mīļas. Dāvids un Līna. Jūs esat pavisam mīļi, jūs to ziniet. Man kristiāniem uzdevuma Jozuā, ko jums drīz jāsatiek, ja mums vēl nav izdevies. Bet tas, ko mīļie Dievs dara, es ticu, Dievs veido, es negribu teikt nebijuši, tas ir tādi lieli vārdi, bet tādu vai senā izmirstu, vai varbūt grūti pateikt, tiltu starp ebrejiem un ebreju kopienu, un arī domāju, ne oficiāli tikai kopienu, bet ebrejiem, kas vienkārši dzīvo Rīgā, Latvijā un kristiešiem. Un es ticu, ka mēs dzīvojam šajā laikā, kur Dievs dara kaut ko lielāku. Un pēdējo 2 gadu notikumu, kad es stāstu mūsu attiecības, kur mēs esam attapušies kopā, un jau arī Pauls ir bijis un Kristaps kaut kur bijis klāt, es pats reizēm nevaru noticēt. Kāpēc? Tāpēc, ka es saprotu, ka tas neesmu es. Es ticu, ka tas ir Dievs, kurš dara kaut ko lielāku, ar daudz lielāku mērķi, tāpēc, ka apkārt aug spiediens, tāpēc, ka apkārt aug naids. Un mūsu, kā kristiešu uzdevums, ir saredzēt laikus, kuros mēs dzīvojam, un kā mēs varam apzināties Izraēlu un ebreju tautas nozīmīgumu, un arī īstenībā viņu izaicinājums, kam viņi šobrīd iet cauri. Un jebkādā veidā teikt, kā mēs, kā kristieši, kā kādu, kurš saka, mēs ticam ebreju glābējam, ja nezinu, viņš bija ebrejs. Labrīt, ja kāds nezināja. Viņš nebija zviedrs ar skaistiem matiem, viņš nāca no tuviem austrumiem. Tagad jau ir demagoģija un propaganda, kas saka, viņš bija palestīnietis, to uzreiz var izdzēst no sava feeda. Ja? Nē, viņš bija ebrejs, Bībeles autori bija ebreji. Un ir kaut kas, ka tu saproti, ka mums ir privilēģija būt par svētību un par balsi tiem, kas arī šodien piedzīvo naidu. Man bija unikāla iespēja kopā ar Dāvidu un viņa organizāciju United 7. oktobrī būt piemiņas pasākumā pie brīvības pieminekļa. Un tur bija Izraels vēstniece, un tur bija rabīni, un United komanda, un arī Pauls, protams, mēs, Pauli kopā. Un pirms tam bija neliels briefings ar drošības cilvēkiem, un es jums teikšu atklāt, pie brīvības pieminekļa es biju ilgi, audzis, dzimis Rīgā. Liekas, es te jūtos droši, te jau nekas nevar notikt. Tas drošības brīfings, kas bija mums iesaistītajiem, tad es biju viens no vadītājiem, un tur bija pārējie ebreji, tur tika minēti visi iespējamās lietas, kas var notikt, un kā mums jābūt gataviem, ja tur ir nazis vai sprākstvielas. Un pēkšņi es atkal daudz savādāk sapratu, kā jūtās man ebreji draugi šajā pilsētā, uz ko viņiem ir jābūt gataviem, kas man liktos tā kā attāla filmas realitāte. Bet tā nav. Un to mēs varam uzzināt un kaut ziņā saprast, ka mēs iepazīstam cilvēkus, ka mums ir attiecības. Un tieši tamdēļ es šodien neesmu viens. Tamdēļ ar mani tūlīt skatos kāps Dāvids un Līna, bet noslēgumā es vēlos teikt šo. Pieaugoša antisemītisma, informatīvā kara un garīga apjukuma laikā, mīļie kristieši, un te es vairs nerunāju tikai par Dieva mājas draudzi, lai šī vēsts iziet daudz tālāk Latvijā. Mūsu atbilde nedrīkst būt klusums un vienaldzība. Kad Dāvids man prasīja par to pasākumu pie brīvības pieminekļa, viņš man prasīja tādu jautājumu, es viņam to nestāstīju, bet man tas izgāja kā skudriņš caur kauliem. Viņš teica, Mārci, vai kristieši ir gatavi stāvēt uz ielas ar mums kopā 7. oktobra piemiņas pasākumā? Vai jūs esat gatavi stāvēt ar mums? Nevis tikai dziedāt, tur skaisti pa Izraēlu, nevis piekrist kādām skaistām lietām, pūst šofaru vai karogu plivināt. Tas ir ļoti labi, tam ir savu vietu, nepārprotiet. Bet vai jūs esat gatavi stāvēt tur, kur iespējams būs spiediens, kur kāds sāks kliegt uz jums, varbūt spļaus? Vai tur tu esi gatavs stāvēt? Šeit ir viegli, bet vai tur, kur ir spiediens, tu esi gatavs būt kopā ar viņiem?
Un šis jautājums man izgāja kā tāds spēks caur maniem kauliem. Es domāju, mēs neesam nacisma realitātē šobrīd vēl nonākuši, slavu Dievam, un lai nekad nenonākam, bet tas ir svarīgs jautājums, ko uzdot sev kā kristietim, ja šī tēma tev sirdī. Vai tu esi gatavs stāvēt ar tautu, kur Dievs mīl, kurai Dievam ir plāns, tad, kad ir spiediens. Mūsu atbildē kā kristiešiem ir jābūt mīlestībai, jo mūsu rabīns, Ješua teica, ka no mīlestības mūsu vajadzētu pazīt. Un tas būs kaut kas, ko es Dāvidai Līnu varēšu prasīt. Kad viņi atbrauks uz dažādām kristīgām vidēm, vai viņi piedzīvo to, ko mūsu rabīns teica, ko vajadzētu piedzīvot, mīlestību. Vai tas ir pēcauglis, ko viņi piedzīvo. Pāvils, jaunās derības, viens no autoriem Romiešu vēstulē 11 saka, ka mēs, kas nākam no citām tautām, mēs esam iepotēti Izraēlas svētības kokā. Tas nav mūsu, tas nācis caur ebreju tautu. Un jautājums, kāpēc šī tēma deg tik ļoti manā sirdī, tāpēc es saprotu, ka viss, kas ir manā ticībā, viss, kas mainīs manu dzīvi, nāk no ebreju tautas, no Izraēlas. Un viss, ko es varu dot, ir pateicība un pazemīgs sirds. Mēs bijām Dāvidu, viņš man Prāgā prasīja, Mārcis, bet kāpēc tu to visu dari? Tur visāds runā, tur skaistas lietas, bet kas ir dziļākā motivācija? Man patīk, ka ir svarīgi uzdot tos esenciālos jautājumus, un es teicu, viss, kas man ir, tā ir pateicība un mīlestība. Jo bez jums man nebūtu mans glābējs. Bez jums man nebūtu labās ziņas, kas nāca no Jeruzālēmas, kas atnāca līdz manai pagāniskai vietai. Un izmainīja, jau cik es zinu, 6 paudzes man uz atpakaļ. Jo viss, Dieva mājas draudzes, mums grib pateikt, viss, kas mums ir dots, Kristu ir nācis ar ebreju tautu. Raksti, pravieši, derības, apsolījumi, apustuļi un pats Mesija. Un tāpēc mūsu vēsts, gan mūsu šodienas ebreju draugiem, gan ebreju tautai kā tādai, un arī Izrēlai vajadzētu būt teikt, mēs jūs mīlam, mēs esam pateicīgi, un mēs esam gatavi stāvēt ar jums, kad spiediens nāks. Pāvils arī saka, mūsu dzīvē ir jāizraisa Izrēlā svēta greizsirdība. Nevis ar augstprātību, ar argumentiem, bet ar mīlestību un pazemību. Ka viņi, Pāvils, kaut kādā veidā ierauga mūsu mīlestību pret Izraēlu Dievu. Un es Jeruzālēmā tos piedzīvos, ka man ortodoksi ebreji saka, bet kā tu zini mūsu praviešus tik labi? Kāpēc tu svin tos svētkus? Tu, kas esi no kādas Latvijas, Rīgas. Un viņi svētā neizpratnē, kāpēc no šīm tautām pielūdz viņu Dievu. Un tāpēc, mīļie, stāvēsim ar to, kur Dievs ir devis apsolījumu, būsim Dieva apsolījumu pusē, pat ja tur ir spiediens. Un būsim gatavi maksāt cenu, ja otrā pusē tu zini, tur ir Dieva apsolījuma piepildījums. Runāsim patiesību mīlestībā un atspoguļosim ar mūsu dzīvi Kristu, pirmkārt mūsu šodienas ebreju draugiem, bet lai Dievs palīdz arī tev plašāk šajā tēmā, kas saistās ar Izraēlu un veidu, kā mēs varam būt par svētību viņiem. Un pāns, kurš vēlas noslēgt ar iedrošinājumu, piedodiet daudz Dievu vārds, bet es neatvainošos, tas Dievu vārds. Caharijas 14:9. Un tas kungs būs ķēniņš pār visu zemes virsu. Tai dienā tas kungs būs vienīgais Dievs, un viņa vārds arī būs vienīgais. Uz to dienu mēs ejam, mīļie, kur mūsu Dievs piepildīs savus apsolījumus.